2013. gadā tas šogad kļuva par Latvijas čempionu MX1 klasē, ar ko esmu savā ziņā apmierināts. Šogad arī startēju nāciju izlasē kopā ar Matīs Karonu un Augustu Justu. Arī teikšu, ka priekš cietās trases Vācijā tikām no B finālā, A finālā, kas arī ļoti labi. Un startēju divos pasaules čempionāta posmos, Zviedrijā un Ķegumā, kur abos divos bija punktos. Un, samērā sezona veiksmīgi aizvadīta, es uzskatu. Nākošās sezonas plāni ir startēt Latvijas čempionātu, Superkausu un arī pasaules čempionātam vairākus posmus, kurus vēl nezinām, bet tik izdomāsim laika gaitā, arī atkarībā kāda būs forma. Protams, ideālā gadījumā būtu tik izlases sastāvāt un startēt Ķegumā, bet to jau laiks rādīs vēl. Jaunajiem varētu novēlēt tikt pie labiem atbalstītājiem vai šajā dārgajā sporta veidā tas ir viennozīmīgi nepieciešams. To es arī viņiem novēlu, tas, kas mums daudziem citiem sportistiem pietrūkst, tas finanses, lai viņiem nebūtu tāda problēma vispār. Un lai daudz trenējās, lai būtu čempioni beidzot.